Madonas simtgades svinību programmā īpaša vieta tika atvēlēta arī pilsētas vēsturei. Madonas notpētniecības un mākslas muzejā svinīgi atverot fotogrāmatu Madona toreiz un tagad. Tajā līdzās izvietotas muzeja krājumā esošās vēsturiskās fotogrāfijas un mūsdienu uzņēmumi, tā ļaujot vienā lapusē salīdzināt dažādu laiku Madonu. Manuprāt, 100 gada ir tas īstais laiks, lai paskatītos 100 fotogrāfiju stāstos uz to Madonas daudzveidību, uz to, kā Madona ir mainījusies kā pilsēta, kāda izskatījās Saules iela vai kāda izskatījās Tauveru iela vispār, vai kāds zina, kur ir Tauveru iela, un palūkoties, kuras ēkas ir saglabājušas nemainīgi savu izskatu, un kuri vairs nav, un kuras ir mainījušās un kļuvušas mūsdienīgākas. Grāmatā publicēts vairāk nekā 10 autoru vēsturiskās fotogrāfijas, savukārt tam atbilstošus skatu punktus šī brīža Madonā meklēja fotogrāfs Agris Veckalniņš. Viņš atzīst, ka sākotnēji šķietami vienkāršais uzdevums nebūtu nav bijis tik viegls. Reizēm sanāca diezgan ilgi sēdēt pie datora, skatīties un meklēt, kur tā vieta vispār ir. Pilsēta ļoti mainījusies, ir nojautas mājas, ir uzceltas jaunas mājas, ceļi, ielas mainījušās, koki izauguši. Pilsēta kļūst zaļāka. Grūti jau tajā vietā sameklēt to pašu rakursu, jo kaut kas traucē visu laiku. Lai tu dabūtu to vienu fotogrāfiju grāmatā, cik ilgs darbs paiet? Pie dažām fotogrāfijām īstenībā atgriezos vairākas reizes, man liekas pat 5. Nofotografējot, atbraucot mājās, ieliekot datorā, tu redzi, ka kaut kas nav. Kaut kas nav. Un tad braucu atpakaļ nākamajā dienā un atkal mēģināju citu rakursu atrast. Prieks, ka ir izdevies un cilvēkiem patīk. Un kā gan citādāk, jo grāmatas lapusēs atpazīstami ne tikai pilsētas vaipsti, bet arī personiski stāsti. Daudziem madoniešiem vēsturiskās fotogrāfijas kļūst par iespēju atgriezties bērnības atmiņās un atcerēties vietas, kas veidojušas viņu pašu dzīves. Birsteliņa, kas ir šeit pie bibliotekas, tur mēs gājām ar ragaviņām braukt. Stacija vienmēr, ka mazs bija, ka mēs vilcienu gaidījām, braucām. Jā, ļoti, ļoti daudz, un arī kultūras nams, un brīnišķīgi. Es tiešām viņu pārskatīju tā ātrumā. Faktiski ir vēsturiska grāmata šai. Ļoti dziļa vēsture. Mēs nevaram ielikt visas fotogrāfijas vienā grāmatā, un ir tāda lieta kā fotonegatīvi, kas ļoti labi parāda un atklāja Madonu vēl citādāku. Un tādēļ tapa arī izstāde Madona iekšskats, parādot to fotonegatīvu skatu, parādot karuseļus Madonā, parādot vietas, par kurām daudzi pat iespējams nav zinājuši. Man liekas, ka Madonas simtgadē ir ļoti lieliska iespēja, lai varētu parādīt skatītājiem to, kas parasti stāv aploksnītēs un tumsā noglabāts. Ļoti brīnišķīgi ir Oļģertas Kujas fotonegatīvi. Senākais ir 1958. gads no neparastiem rakursiem, piemēram, no kultūras nama jumta fotografēts Madonas cietuma mūris, aiz kura parasti cilvēks nevarēja tikt iekšā, un tagad būs iespēja arī ielūkoties no augšas. Jāpiebilst, ka grāmata Madona toreiz un tagad ir izdota 600 eksemplāros un iegādājama Madonas turisma un informācijas centrā. Savukārt izstāde skatāma līdz 20. septembrim. Sandra Zariņa, Jānis Rudzītis, Andris Milnis, RTV.